dzīves pieredzes, jā, teiksim tā. Tāds scary ritīgais. Es vēl gribēju paprasīt, reku pie tā kauns. Man patīk lasīt Brené Braunu, un viņa baigi daudz par to kaunu. Es nezinu, vai jūs esat dzirdējis par šo autoru Brené Braunu. Viņa runā par to, ka kauns nevar eksistēt, ja tu tā kā atklājies, es saku, man ir kauns, ka es tur, kaut kas tur man nav, ja? Kad tas kauns var dzīvot tikai kamēr tu esi tā kā viens ar sevi, ka tev liekas, ka tu esi viens, kā tu izpaudies uz āru. Tā kā pasaki, ka tev ir kauns, tad tev tā kā viss aiziet prom, ka tā emocija vairāk nav. Jā, tas saucās tā pati, tā kā desensibilizācija, ja? Vai arī, kauna emocija, viņa reti, kad ir tāda ilga, jā, kaut ko jūs tur, nezinu, bet parasti viņa ātri beidzās, jūs tur pateicāt muļķību, viss tur smējās, vai iekritāt ar seju. Bet kauns, ka ar manīm kādreiz kaut kas ir noticis, jo mēs tieši arī ar vienu sievieti nesen runājam par šo austrumu bloka valstīm, kad, piemēram, par seksuālo izmantošanu sievietēm bija agrāk, tīpaši, tagad es domāju par to atklātāk runāt, bet ja tevi kāds kaut kur aizskāra, izmantoja, nedod Dievs izvaroja vai kaut kas bija, sievietes par to nerunāja, tāpēc, ka tur bija šausmīgākā kauna, tā kā tev bija kauns, kad ar tevīm tā ir noticis, kaut gan tu jau neko, mēs runājam arī par tiem, kas tur strateģiski izdomā, kuru sievieti tieši aizvilināt. Viņi jau nav vainīgi pie tā, ka viņi aizrunā. Un tur bija baigājis, tur tiešām tāda liela kauna sajūta, un tāpēc neviens ar to nedalījās, un nebija tā saruna sabiedrībā, kad kaut ko vajag ar to darīt. Nē, tur jāsaprot, tur ir vairāk faktori. Pirmām kārtām tur ir tā pret sevi vērstā kritizējošā morāle, kas sevi kaunina, jā, jo tāpēc, ka tanīs sabiedrībās daudz kur skaitās, ja tevi izvaroja, tur kaut kā tu pati esi vainīga, vai kaut kā tā. Jā. Tā ir viena lieta, viņa uz sevi tā skatās, viņa sev kaunina. Otra lieta, viņa par to nerunā, respektīvi tā ir izvairīšanās no kauna. Jā? Ir jāatšķir, piemēram, kauna trauksme ir, ja es par to kādam pastāstīšu, visi pret mani izjutīs riebumu. Ja? Tā ir kauna trauksme, jo kauns ir tikai tad, kad jūs piedzīvojat neveiklu situāciju, pieņemsim nosargstat, ja? Vai arī, ja tur aziāti mazāk nosargs, piemēram vismaz, tur šķērsvietrotā, tāda fizioloģiska sajūta, tur muskuļu tonus krītās, viss kaut kas, un cilvēks tā kā sagumst, ja? Un tas ir tāds, kauna pārdzīvojums, jā. Bet tas ir tad, kad pasaka, bet ja jūs nesakat, tad tā ir izvaire. Un kamēr ir izvaire no kauna, tikmēr būs fantāzija, ka es to nedrīkstu teikt, jo ja es to pateikšu, mani visi nosodīs, jā. Un neviens negribēs, viss rādīs ar pirkstiem. Kas var būt kaut kādos tur visādos attālajos ciematos arī var būt, jā, bet rietumu lielpilsētās tā nav, jā, un ja cilvēks to slēpj, viņš sev uztur to domu, ka pret mani jutīs kaut kādu riebumu, jā. Tā kā tas ir izstums no sabiedrības, principā arī var būt tā, tās sanāk, ko mums gribās būt iekļautiem jau, principā, ko var... Varbūt īstums, bet varbūt arī ar domiņu dzīvo, ka tikmēr, kamēr es to neatklāju, es būšu pieņemta. Bet ja es to atklāšu, tad es tikšu izstumta. Bet tad, kad patiešām reāli atklāju, tad var izrādīties, jā, ka tā... tādās normālās sabiedrībās, jā, ka tādas reakcijas nav. Un tad tas kauns pāriet, un tad cilvēks domāja, priekš kam es tur to tik ilgu laiku slēpu. Jā. Tā kā, ja cilvēks saka, man to darīt ir kauns, tas nozīmē, viņš izvairās piedzīvot kaunu. Jā. Psihoterapijas stratēģijās ir neizvairies piedzīvot kaunu. Kauns ir priekš tā, lai viņi piedzīvot, jā, ka nevajag vairīties no negatīvām emocijām. Jā. Viņas ir jāiemācās pieņemt, jā, un tad tā kā palaist vaļā, jā, tā kā mindfulness. Jā, nevis vairīties, jo tad viņa turās iekšā, viņa turpina, viņa uztur, baro to fantāziju visu laiku. Tas monstrs galvā aug, vai ne, arī? Jā. Kāds būtu tāds vingrinājums arī, ko iziet, neizvairīties no tās kauna? Ko dara psihoterapijā, kāds ir? Ja viņš nav 3 gadu ilgs. Tā situācija ļoti vienkāršākās tādas behaviorālās, jā, tur
liek cilvēkiem sociālo trauksmi darīt to, ko darīt viņiem ir kauns. Ja? Un tas saucās pagriezties pret savu fobiju ar seju. Piemēram, tur teiksim, sapsiet, ļoti laba grāmata ir tieši par šito, ir tāda Dievs vienmēr ceļo anonīmi, kaut kā tā viņa saucās, ja? Tur ar Dievu nav nekāda sakara, tas ir viens vīrietis, tur grāmatas sākumā taisās izdarīt pašnāvību, un viņš tur kaut kur jau uzkāps, kaut kādu toriņu, un tā viņu aptur viens cits vīrietis, ja, kurš tad vēlāk izrādās ir psihiatrs, un viņš viņam dod visādus šitādus, kas visi ir behaviorālie pret kaunu. Piemēram, tas sastāv no tātad, jums liek, piemēram, vieglākie vingrinājumi, aiziet uz kafejnīcu, ja, tur nopirkt kafiju, to kafiju tipā netīšām izliet, un nekaunīgi sejas izteiksim paprasīt vēl vienu pa brīvu. Jā. Vai, tur, piemēram, sievietēm ieiet rotu veikalā, jā, tur 40 minūtes tur prasīt, lai šito pielaiko to, visu kaut ko karināt, pēc tam aiziet neko nenopērkot. Jā. Tad tur beidzot var visu kaut kas būt, tur, nezinu, nodziedāt kaut ko lielveikalā, jā. Kas mainās mūsos, kad mēs to izdarām? Cilvēkam liek atmest tās, pirmkārt, tās aizsardzības reakcijas, neizjust kaunu, jā, jo cilvēki tiešām uztver kauns un kā kaut kad insults, insults. Bet principā no evolūcijas viedokļa kauns ir signāls, tā kā pa sociālās reputācijas krišanos. Neko citu viņš nesignalizē. Bailes, tas signalizē, ka es varu nomirt, jā. Kauns vienkārši, bet tev kritīs, jau tagad smadzenes izmet signālu, tu iekrita seja tortē, tagad tev sociālā reputācija kritusies. Tur baigā jodzene, ja, tur jūs esat tur, nevarat tur, noturēties, jā. Un viss vairāk nekas, jā, bet piedāvām kauns to atkal pēc tās pašas trauksmes katastrofizācijas principa, to reputācijas krišanu uztaisa milzīgāku, nekā īstenībā viņa ir. Iekritāt seju tortē, tur draugi pasmējās, pēc tam būs ko atcerēties pēc 10 gadiem, kas satiksieties, ja? Bet, cilvēks, kas tā kā to izdara, viņš pārliecinās, ka tā kauna fantāzija neapstiprinās, ja? Nekas tāds īpašs nenotika. Tur, piemēram, sāka dziedāt lielveikalā un, teiksim, labi, nekāds labais dziedātājs tur nav, bet, neko, cilvēki iet garām, smaida un, tur nekas tāds īpašs nenotiek, jā. Un tad tas saucās, desensibilizācija, jā, tā jūtība, vai, teiksim, alerģija pret kaunu ir arī tāds termins, alerģija pret emocijām, jā. Viņa samazinās. Alerģija tas pats, ja cilvēkam ir uz kaut ko ir alergēns, arī ir tāpat desensibilizācija, sāk dot ar maziņu alergēnu devu, pamazām palielinot, ja, ka tas organisms tā kā sāk uz viņu rēģēt mierīgāk. Ja. Un tad jau pēc tam pa ielu var iet dziedādams visu laiku. Un, piemēram, vīriešiem, kam grūti iepazīties tur ar meitenēm, ir tās te visādas tādas pick-up tur kursi, tādi speciālie, ja. Viņam, piemēram, ir jāiet tur, nezinu, vākt sākumā atteikumi, jau viņam bailes no atteikumi, ja. Viņam jāiet vākt ir atteikumu uz ielas. Ja tā neatsaka, tad tu neesi uzvarējis. Neesi uzvarējis. Un jāpanāk vēl, lai parakstās par to, ka ir pasūtījis 5 mājas tālāk, ja. Tad viņiem jāpanāk ir, lai tā meitene iedod telefonu, ja, un viņam pasaka tā normāla statistika, piemēram, iet klāt un teikt tādu vienkārši tekstu, tad jūs man ļoti patīkat, bet man šobrīd nav laika, iedodat savu telefonu, varbūt mēs kādreiz varētu aiziet papusdienot. Viss, ja. Viņam iedod statistiku, no 10 sievietēm 1-2 iedos. Tā ir visiem, ja. Tev uz to jābūt gatavam, viss, ja. Un tad viņš iet sāku, un viņam jāsavāc ir 10 telefoni. Lai to dabūtu, viņam parasti ir šitā jāpieiet 100 sievietēm. Ja. Viņš tā pārliecinās, un tiešām kādu 1-2 iedod. Ja. Bet vajag arī, tad īstenībā forši tu apmāni savu prātu, nevis uz to, ka tu
koncentrēties, man atteiks, bet tev tagad ir tas sports par to, ka cik es tur dabūšu, kas tur notiksies un tā, un tu iekāp tādā baigā entuziasmu, ko es arī, caur to mindfulness meditāciju bieži mācu tev vai tām bailēm, kas varētu vēl pēc tā būt, kas varētu būt tas labākais scenārijs, kas ir sliktākais, kas tur var notikties un tā. Jā. Nu, tas jau ir, ja jau jūs analizējat scenārijus, tas jau ir domas kognitīvās, tas jau ir kaut kas no kognitīvās terapeits. Jā. Es arī laikam kaut kur caur visu kaut kurien, kurus es pati mācījos, es kaut ko skatos, kaut kas strādā, to, man tam nekad nav baigā nosaukuma, bet baigi interesanti par to kafiju, es esmu ļoti daudz dzirdējis, jo tas ir ļoti daudziem cilvēkiem, ir tīpaši par to, kad nevar pateikt nē, kad nevar pateikt, tā kā tev pienāk tur restorānā, tev garšīgs ēdiens. Mēs tieši vakardien arī podkāstā par to runājam. Un tev pat nav laika pateikt, ka tā kā tev nav interese, lai tas restorāns augtu vai viņiem būtu labāks, ka tu vienkārši, fine, tā kā viss okei, ja. Bet jā, ka tu īstenībā varētu, tev šodien pasaka, ka ēdiens nav labs, ja, un jo tu arī nevar sev pārkāpt pāri, jo tev gribās izpatikt laikam arī, vai ne? Tā kā vajag būt patīkamam, negribās būt nejaukam un tādam. Nu, tieši tā